2 nedēļu garumā Kandavā norit praktiskās apmācības tiem jauniešiem, kuri savus vidusskolas gadus izvēlējušies pavadīt Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā. Sekmīgi pabeidzot mūsu izglītības iestādi, viņi saņems izglītību apliecinošu dokumentu par vidējās izglītības iegūšanu un jaunākā militārā instruktora kvalifikācijas iegūšanu. Tad viņi varēs izvēlēties vai turpināt dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, iet mācīties uz aizsardzības akadēmiju, turpināt dienestu zemesardzē vai mācīties kādā citā izglītības iestādē augstāk. Ieroči, smagas uzskabes, laba fiziskā sagatavotība un izturība rada sajūtu, ka par militāro jomu interesējas tikai puiši, taču tā nebūtu nav. Starp izglītojamajiem ir arī meitenes, kuras lieliski tiek galā ar visiem uzdotajiem uzdevumiem. Meitenēm vienīgie atvieglojumi ir iestāju pārbaudījumos, kur viņiem nav jāskrien 3 km kross, bet 1,5 un nav atspiešanās, bet ir atspiešanās uz paaugstinājumu. Tas vienīgais atvieglojums meitenēm, pārējais viss viņām ikdienas sadzīve ir precīzi tieši tāda paša kā zēniem, netiek šķirots. Vai tev ir grūtāk salīdzinot ar pārējiem? Es uzskatu, ka nē, jo kursa biedri ir atbalstoši, mēs esam kā viena liela ģimene. Un, ja kaut kas nesanāk vai ir grūtības, vienmēr ir blakus, vienmēr var lūgt palīdzību. Direktora vietnieks Andis Ābelīts stāsta, ka, lai arī skola dibināta vien 2021. gadā, jau tagad ir skaidrs, ka tas ir veiksmīgs projekts, kas palīdz jauniešiem saprast, vai viņi savu dzīvi vēlas saistīt ar militāro jomu. Tie, kas nav izlēmuši, ir izvēlēties valsts aizsardzības dienestu, paskatīties, kā tad ir dienests bruņotajos spēkos, un tad jau ir viņa paša izvēle. Tad ļoti daudz jau pēc valsts aizsardzības dienesta arī ir palikuši profesionālajā dienestā un turpina dienestu bruņotajos spēkos. Apmācībās svarīga ne tikai pēc iespējas daudzveidīgāka vide, bet arī laikapstākļi. Kadetiem un arī karavīram viņam ir jāmāk adaptēties jebkuriem laikapstākļiem, jo mēs viņus neizvēlamies. Līdz ar to tas ir burvīgi, ka mums ir gan lietus, gan sniegs, gan šajā gadījumā arī abi divi kopā. Ja, un atkal. Sniegā nevar klusu paiet, ir slapjums, pēc tam ir augsti. Varbūt nedaudz apgrūtina, bet tas neko nemaina. Bez praktiskā tik kā teorētiski zini, bet praktiski izejot ārā, tas ir ļoti sarežģīti, jo tad mēs trenējies. Vairums jauniešu par militāro jomu domā jau pamatskolā un atzīst, ka savu izvēli nenožēlo. Visas šīs zināšanas var noderēt ne tikai militārajā jomā, bet arī vienkārši cilvēkā dzīvē. Tāpat orientēšanās, pilsētā vieglāk orientēties, atrast pēc kādiem orientēriem un tā tālāk. Zināšanas tiešām noder, pat militārā vadība, attīsta disciplīnu, fiziskās spējas. Kā vispār šodien kadetiem veicas? Ar lepnumu var teikt lieliski. Varam redzēt, ka 3 gadi ir devuši savu un metodas ir pareizās. Es teiktu, ka mūsu nākotne ir drošās rokās. Man Latvija, protams, pati pa sevi, mūsu atbildība. Šis gads Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajai vidusskolai un 4. kursa kadetiem būs īpaši nozīmīgs, jo jūlija sākumā tiks svinēts pirmais skolas izlaidums. Niceta Anna Stariņa, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.